4. uzdevums. Pirms iedibinām transporta līdzekli pārliecinamies, ka ir ieslēgta stāvbremze, lai procesā nerastos pārsteigumi. Nākošais pārliecinies par to, ka pārnesuma kārba atrodas neitrālajā pārnesumā. Neitrālais pārnesums atrodas starp 3. un 4. pa vidu. Izspiežam tagad sajūgu un mašīnu iedarbinām. Pirms mēs uzsākam kustību, ir svarīga lieta pārliecināšanās par drošību. Mēs sākumā paskatāmies sānu spogulī, tad mēs parādām pagriezienu un tad ar skatu klajā zonā mēs uzsākam kustību. Tad ļoti svarīga lieta, ja tu sāc braukt, tad izspiedz sajūgu pārnesums un tad tikai pēdējā brīdī atlaid rokas bremzi. Un tad, kad tu apstājies, piespiežot kājas bremzi, ieslēgs stāvbremzi, izņems no pārnesuma un tikai tādā tā ir sajūga vaļā. Katru reizi mašīnu ir jākontrolē no brīža, kad tu ar viņu uzsāc braukt, līdz brīdim, kad tu pabeidz braukt. Ļoti svarīga nianse jau pašā sākumā pamēģināt, ko nozīmē bremzēt, attīstot spēku līdz maksimumam uz bremžu pedāļa. Nodot pa dažiem, kā tev patika? Ne. Nevienam nav patīkami apstāties, jo visi lecam stiklā iekšā. Un tāpēc katru reizi, kad mēs bremzējam, pie ātrumam iestājoties 0, arī bremžu pedāls tiek palaists vaļā lēzeni, lai noņemtu masas inerci no cilvēka ķermeni. Kamēr nav apgūts sajūgs un sapratni par sajūgu, tālāk iet nedrīkst. Tas var būt ļoti bīstami. Vēlies ietaupīt vēl vairāk. Izvēlies apmācību ar automātisko pārnesumu kārtu. Ietaupi līdz pat 3%. Uzdod jautājumus komentāros, es tev atbildēšu. Presto autoescola număr 1, piesa,